tukšs šūpulis. Ja? Un tas ir tas, kas tā iekšā sajūta, ka tu tā kā domā par šo bērnu, bet tāpat laikā tas šūpulis ir tukšs. Laulība savā ziņā arī tajā brīdī bija apdraudēta. Nu, kas būs tālāk? Kāda ir tālāk mūsu nākotne? Un tad pamazām sērām ejot cauri, es nonācu pie tā, ka, es gribētu to bērniņu adoptēt. Savukārt vīram bija šī sajūta, ka vēl nav laiks. Milzīgs strīds bija par šo, ka viņš teica, ka nē, un es savulaik teicu, tad ko tālāk, ja? Un vienā brīdī es sapratu to, kad, ir skaidrs viss, tad vienkārši mēs šķiramies, un tad sācu jau domāt par šo šķiršanos laiku posmu, kā mēs to daram, kā mēs rakstam šo iesniegumu un kā mūsu ģimene var teikt jūk. Un tajā brīdī es sapratu to, ka patiesībā es gribu nevis bērnus, bet es gribu bērnus ar viņu. Un tajā brīdī es vīram teicu, es gaidīšu tik ilgi, kamēr tu būsi gatavs. Un tas bija tāds milzīgs pavērsiena punkts, tāpēc, kad nepagāja ilgs laiks, kopš viņš teica, labi, daram to.